Svētdienas tēma šodien - enerģijas nezūdamības likums. Tu esi par tādu dzirdējis, vai ne? Kurš no jums skolā kaut vai pauzu galam ir dzirdējis par tādu likumu? Vau! Tātad, ja jūs atceraties šo likumu, mācoties skolā, tas nozīmē, ka šis ir kaut kas īpaši vienkārši. Viens no pamatiem. Fizikā, piemēram. Pareizi? Nu, tieši tāpat kā Pitagora teorēma. Pareizi? Tāpat kā 2 + 2 ir 2. Tā ir? Nu, 4, es zinu, ka 4. Okay. Tātad, enerģijas nezūdamības likums. Es definīciju lasīšu. Enerģijas nezūdamības likums ir universāls fizikas likums, kas nosaka to, ka kopējais izolētā sistēmā esošais enerģijas daudzums laikā nemainās. Neatkarīgi no tā, kādi procesi sistēmā norisinās. Tas nozīmē, ka enerģija nezūd un nerodas no jauna. Tā tikai pārvēršas no viena enerģijas veida citā. Vai tā pāriet no viena ķermeņa uz citu. Tātad enerģija, tā, kas pastāv virs zemes, un ne tikai virs zemes, arī aiz zemes robežām, viņi ir tik, cik viņi ir. Saprot? Enerģija nezūd. Nu, piemēram, saule. Saulē piemīt liela enerģija, un saules enerģija, jeb saules siltums, piespiež ūdenim iztvaikot. Pēc tam šis ūdens savalkās lietus mākoņos un nolīdz pār zemi. Pēc tam, kad lietus ir nolīdz pār zemi, šis lietus dod spēku augsnei. Augsnē dažādiem organismiem, augiem attīstīties. Pareizi? Enerģija, saules enerģija, jeb siltums, ko viņa atdeva ūdenim, nekur nezuda, bet pārgāja no viena veida otrā. Un gal galā tas, ka mēs šeit staigājām virs zemes, elpojam, un ka mums ir spēks, mēs varam kājas pacelt rokas, kustināt, savā ziņā pie tā ir piestrādājusi arī saules enerģija. Dievs tā visur iekārtojas, ka mums ir nepieciešama saules enerģija, siltums. Jo dzīvība nevar pastāvēt temperatūrā, kurā dzīvība nevar pastāvēt. Un tāpēc saules enerģija mūs ietekmē. Tu ēd pārtiku, Losīts ēd vēl. Ja? Tu normāli ēd? Tāpēc, kāpēc Luīza vēl joprojām staigā? Kāpēc viņi spēja rakstīt, dzirdēt, klausīties un kalpot cilvēkiem? Kāpēc? Tāpēc, ka ēdot, šitie organismi cilvēki, tur kuņģītis, tur tā tālāk, visas tas procesi, tur ir, šitie ēdienas tiek pārstrādāts enerģijā. Saproti? Saki, es saprotu, vai nesaprotu? Saprotu. Ja mēs visi zinājām par tādu likumu, tad mēs tagad arī zinām, ko tas nozīmē. Un zinājām daudz arī pirms tam. Tātad enerģija nezūd, pārtika pāriet enerģijā. Un tālāk, kā domā, Luīzita apēda burkāniņu. Burkāniņu garšo? Apēda burkāniņu. Tu domā, ka no tā burkāniņš vienkārši tā izgaisa? Ne, tur visi procesiņi ir tā tālāk. Luīzīte ir spējīga darboties un strādāt. Viņa runā ar cilvēkiem, kalpo, dara labu viņiem. Un cilvēku dzīvēs notiek izmaiņas. Tā ir? Cerams. Cerams. Tātad viens burkāniņš patiesībā ietekmē pat cilvēku likteņus. Tu padomāji, tāda filozofija. Bet patiesība, es Luīzīt nākamreiz izvēlēšos kādu citu. Es otro reizi piekasos, laikam. Ja otro reizi. Indriņa man te pa ķērienam vēl arī ir. Dainis man ir. Juliāna var. Nākamreiz. Tad enerģija nezūd. Saki, enerģija nezūd. Tas ir likums. Tas ir pilnīgs likums. Enerģija nezūd. Viņa ir. Viņa nezūd, bet pāriet no viena veida otrā. Piemēram,
tev mobilais telefons ir līdzi šodien? Ir līdzi? Ir izslēgts? Uz kluso vismaz kā minimums nolikts ir? Tātad tas, ka tev tā kastīte ir kabatā vai somiņā, no kur viņi tev atrodas, tu nevarētu nepiezvanīt, ne tādu kastīti varētu nekonstruēt, ne izveidot. Bez ūdens enerģijas, upes enerģija. Jeb arī kurināma enerģija, ar ko ražo strāvu. Upes spēks, ūdens spēks, šis tekošā upe, kas griež turbīnas. Ir bijis kāds Hesos redzējis, kā tas notiek, ja? Tiek izveidots aizprosts, liels ūdens daudzums, spiediens griež turbīnas un ražo elektrību. Un bez elektrības šodien jau nenotiek vairs nekas. Tā ir? Šeit. Viss. Es runāju ar jums, piemēram, ar mikrofonu. Viss ir elektrisks. Visur elektrība. Saki, visur elektrība. Kad tas reiz beigsies? Bībelē rakstīts, ka tur vairs saules gaismas nevajadzēs un elektrība arī nevajadzēs. Kad pats Dievs būs elektrība un gaisma. Tad nekas nekur nezūd, bet tikai pāriet no viena veida otrā. Enerģijas nezūdamības likums. Saki, enerģijas nezūdamības likums. Tātad, jebkāda darbība, ko mēs veicam, tas, ko mēs darām, nekad nav tukša darbība, bet tam vienmēr būs sekas. Piemēram, darbība. Ja es atlaidīšu šo salveti, viņi nokritīs. Likumsakrīgi. Tas ir zemes pielikšanās spēks. Enerģija. Enerģija nekur nezuda, viņa kustināja salveti. Viņa pāriet no viena veida otrā. Tātad viss, ko mēs darām, ko mēs runājam, katrs vārds, viņš nezūd. Izteikts vārds, viņš ierakstās mūžībā. Viņš nezūd, viņš pāriet citā veidā. Katra darbība, ko mēs darām, tā ir sekas, tas nepazūd. Domas zinātnieki ir izpētījuši, kad domām piemīt matērija. Doma nav kaut kas vienkārši tukšs, jeb kaut kas tāds nēsošs, jeb kaut kas abstrakts. Domāšana, lai cilvēks domātu, ir nepieciešama enerģija. Te es dzirdēju par cilvēkiem, kuri spēj lasīt domas. Tātad, telepātija tā tālāk, ja? Viņi uztver šo enerģiju. Domai piemīt enerģija, matērija. Mēs varbūt nebaigi tā pilnīgi zinātniski viss izsakot, bet tas ir kaut kas reāls un taustāms patiesībā. Ir cilvēki, kas var ar domu spēku bīdīt priekšmetus. Es par tādiem dzirdējis. Viņi bīda priekšmetus ar domu spēku. Tātad doma nav kaut kas abstrakts, bet tā ir enerģija. Tātad viss, ko tu domā, jebkas, ko tu domā savā galvā, tas atraisa enerģiju. Un tas nekur nepaliek, tikai pāriet citā veidā, draugi. Katrs vārds. Lūk, kāpēc Jēzus saka, jūsu jā, lai ir jā un nē, lai ir nē. Jo katram izteiktam vārdam ir sekas. Lūk, kāpēc mums ir 10 baušļi. Lūk, kāpēc mums ir attiecības ar debesu Tēvu, spēks un gudrība no Dieva vadība darīt pareizas lietas. Jo visām mūsu rīcībām vienmēr ir sekas. Saki, visai mūsu rīcībai vienmēr ir sekas. Tad mēs tikko noskaidrojam, ka jebkurai darbībai, pat domāšanai, un pat es teikšu tā, ka domāšanai pat vēl vairāk nekā darbībai reizēm, ir spēks, piemīt enerģija, un tas nekur neizgais, bet izraisa kādus citus procesus. Viss, ko mēs darām, domājam, runājam, viss nekur nepazūd, bet izraisa vēl citus procesus tev apkārt. Un procesi var būt divu veidu procesi. Viens ar mīnuszīmi, otrs ar pluszīmi. Tātad negatīvi procesi un pozitīvi procesi. Tu saproti tik tālu apmēram? Tātad caur tavām darbībām, tavā dzīvē un citu cilvēku dzīvē var notikt negatīvi procesi, jeb pozitīvi procesi.
Ne tikai tavā dzīvē šeit virs zemes vien, bet mūžīgā, tā kā mēs sastāvam, cilvēks sastāv no dvēseles, gara un miesas, un mēs esam mūžīgas būtnes, Dieva radījumi, un šeit virs zemes šis laiks mums nav mūžīgs, taču mēs paši dzīvojam mūžīgi. Tad tas, kā mēs rīkojamies un dzīvojam virs zemes, nosaka to, kur es būšu pēc tam, kad beigšu virs zemes dzīvot. Debesīs vai ellē, plusā vai mīnusā. Tas nosaka arī to, kāda būs mana dzīve šeit virs zemes, iekšējā man dzīve un tā tālāk, plusā vai mīnusā. Viss tavu domāšanu, tavu vārdu, tavu rīcību. Kā panākt to un kā zināt, kā dzīvot, kā domāt, kā rīkoties? Lai es būtu pluszīmē. Zini, man nav auna zīmes un jaunavas zīmes un skorpiona zīmes. Mums ir mīnus un plus zīmes. Saki mīnus un plus. Ir debesis un elle, ir Dieva valstība, ir Sātana valstība. Kā tad zināt, kā iet plusos? Ļoti vienkārši. Ir tikai viens kritērijs. Un viņa vārds ir? Jēzus! Viņa vārds ir? Jēzus! Halleluja! Uz 3. 1, 2, 3. Halleluja! Amen. Satais aplausus tām kungām. Viņa vārds ir Jēzus Kristus, jo viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš ir atstājis mums savu vārdu. Bībelē. Jēzus nav kaut kas abstrakts. Viņam ir vārds, viņam ir viņa griba, viņa standarti, viņa prāts, kurš ir apkopot lūk šajā grāmatā. Bībele. Saki, Bībele. Un man nav citāda Bībele kā tev. Katoļi lasa to pašu Bībeli, ko lasām mēs. Luterāņi lasa to pašu Bībeli, ko lasām mēs. Baptisti lasa to pašu Bībeli, ko lasām mēs. Un pašos pamatos. Visām konfesijām, denominācijām ir daudz kopīga. Un pirmkārt, tas ir Jēzus Kristus. Jā, denominācijas atšķirās. Pat ļoti atšķirās. Taču pašā pamatā visbiežāk. Cilvēki jebkurā baznīcā var satikties ar Dievu. Un iepazīt viņa principus. Kā iet plusā un kā iet mīnusā. Saki Bībele. Tad Bībele ir vienīgais kritērijs. Ar vārdu Bībele jāsaprot. Jānis saka, iesākumā bija vārds, un tad vārds tapa miesa. Dieva vārds nav šķirams no Dieva. Dzirdi? Bībele nav šķirama no Dieva. Atklāsmes grāmatā ir skaidri rakstīts, ja kas ko pieliks pie šiem rakstiem, ja kāds ko atņems no šiem rakstiem, un tā mācīs cilvēks, tam būs daļa degošā uguns jūrā. Ir viena Bībele. Un mēs to lasām, mēs to studējam, mēs iepazīstam Dievu, un mēs zinām, ka mēs nākam pie Tēva. Caur ko? Caur Jēzu Kristu. Jo viņš ir nomiris par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Un tas ir pamats. Ja kādā draudzē, vienalga kā tā būtu, māca ko citu, ka mēs varam izpelnīties Dieva žēlastību ar labiem darbiem, tie ir maldi, un tas ir mīnus. Tas ir mīnus. Bet draudzē māca, kad žēlastībā mēs tiekam glābti, un pēc tam mīlestībā pret Dievu mēs dzīvojam viņa gribā. Tad tā ir patiesība, tas ir pareizi, tas ir plus. Dievs ir žēlīgs Dievs, labs Dievs. Es mīlu Jēzu. Es mīlu Dievu jau 12 gadus. 14. martā man paliks 12 gadi, kopš es satikos ar viņu personīgi. Dievs priekš manis nav kaut kas neredzams, abstrakts, nejūtams. Viņš nav kaut kas tāds, ko man būtu jāpiespiež iepazīt sevi. Piemēram, tas nav tā, ka es iepazinu Dievu tikai lasot Bībeli. Ne tikai lasot Bībeli. Es zinu, viņš ir mans glābējs. Viņš izmainīja man dzīvi. Es viņu reāli esmu piedzīvojis. Es reāli ar viņu esmu saticies.
Viņš ir dzīvs. Viņš ir mans Dievs. Es dzīvošu mūžīgi. Viņš ir dāvājis man mūžīgo dzīvību. Viņš ir atpircis man no grēka vārds ar savām asinīm. Un grēkam vairs nav vārds pār mani. Vai Dievs nav labs? Tad mēs skaidri noskaidrojam, ka enerģija nezūd un mūsu darbībām ir sekas. Divi veidi. Viena bija kāda zīme, otram un kritērijs Bībele. Tas, kurā pusē mēs, tas, kādas sekas būs mūsu darbībām, ir atkarīgs no tā, kā mēs iepludinām savu enerģiju. Kur? Pluszīmē vai mīnuszīmē. Ja mēs rīkojamies, domājam, runājam, darām tā, kā māca Dieva vārds, tad sekas būs pluszīmē, pozitīvas. Ja mēs rīkojamies tā, šaujam garām, patiesībā vārds grēks, kas minēts Bībelē, precīzi nozīmē netrāpīt mērķi. Netrāpīt mērķi. Tad, ja es netrāpu mērķi, jeb daru citādi nekā Dieva vārds māca, es ieju mīnuszīmē. Sekas manām darbībām būs negatīvas. Tik tālu mums viss ir skaidrs. Ejam tālāk. Ir viens bet, ka mēs reizēm lietojam savu enerģiju. Mēs rīkojamies, runājam un domājam. Ne tā, kā grib Dievs. Un zini, nekādas sienas pēkšņi uz mums nesabrūk. Un nekāda pārdabiska katastrofa vai nelaime manā dzīvē nenotiek. Un nekāda depresija pēkšņi manā dzīvē neatnāk. Nekāds bezmiegs man neuzkrīt. Un nekāds nelaimes man neatnāk. Tad rīkojos nepareizi, tu rīkojies nepareizi, ne tā, kā grib Dievs, bet tam nav nekādas sekas. Tu esi to pamanījis, ka cilvēki grēko, dara nepareizas lietas, un tam nav tūlītējas sekas. Draugs, Dievs neļaujās apsmieties. Enerģija nezūd. Enerģijas nezūdamības likums. Tavām darbībām agri vai vēlu būs sekas. Un tieši tāpat otrs bet. Mēs darām pareizas lietas. Mēs pareizi lūdzām, mēs pareizi rīkojamies ģimenē, ar finansēm, mēs kalpojam cilvēkiem. Mēs darām visu, kas ir pareizs. Un mēs neredzam augļus. Reizēm mēs ilgu laiku neredzam rezultātu. Mēs neredzam to lielo pluszīmi. Draugs, to, ko tu sēsi, Dieva vārds saka, to tu arī pļausi. Jo kas ar asarām sēj, tas ar gavilēm pļaus, amen. Jo ir enerģijas nezūdamības likums. Dzirdi? Saki, paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, debes Tēvs, ka ir šāds princips, kur Tu pats Dievs esi iedibinājis. Ka viss, ko es daru, agri vai vēl parādīsies, tam būs sekas. Un es esmu rīkojies pareizi, darījis pareizas lietas un cīnījies, draugs. Atbilde nav aiz kalniem. Vai nav labi? Un tagad raksturvieta no Bībeles. 1. ķēniņu grāmata, 11. nodaļa, 11. pants. Par ķēniņu Salamanu. Dievs ir pavisam labs. Dievs ir labs? Dievs ir labs? Dievs ir labs? Āmen. Salamans bija Dāvida dēls, un Dāvids bija dievbijīgs vīrs. Neiedzināsimies tur īpaši, bet Salamans mantoja tēva svētību. Viņš bija bagātākais ķēniņš zemes virsū, gudrākais. Bet viņš pārkāpa Dieva norādījumus. Skaties, 11. pāns, tas kungs sacīja Salamanam. Tādēļ, ka tu tā esi rīkojies pēc paša prāta. Dzirdi? Pēc paša prāta. Nevis pēc tā prāta, kāds ir Dieva prāts. Ne pēc Bībeles principiem, bet pēc paša prāta viņš rīkojās. Tu neesi pildījis manu derību, nec manus likumus, kurus es tev kā pavēli biju devis. Es tev arī no tevis atraušu ķēniņa valsts varu un nodošu to tavam kalpam.
Tikai to gan. Tavā dzīves laikā es to vēl nedarīšu. Bet tava tēva Dāvida dēļ, tavā dzīvē nē. Bet es to atraušu no tava dēla rokas. Salamans apprecēja daudz svešzemes sievas. 100. Viņš cēla viņām altārus. Viņi pielūdza dažādus dievus, elgus un dēmonus. Viņš atkāpās no dieva un cēla dēmoniem altārus. Principā šita kāra uz sievietēm viņa pasludināja. Nepareizās attiecības ar sievietēm. Tas tāpat kā šodien mums. Kad kristiešu meitenes izvēlās cilvēks, puiši, kas nepazīst Jēzu. Jeb arī otrādi. Un sekas būs jebkurā gadījumā. Un tu domā, es apprecējos, es izdarīju, nav nekādas sekas, mēs esam laimīgi. Draugs, Salamanam arī nekas nenotika tūlīt. Bet viņš saka, viss sabruks tavam dēlam, Rehabeamam. Dzirdi? Jebkura enerģija nezūd. Salamana nepareizās darbības parādījās pie dēla. Salamana nepareizās darbības parādījās pie daudz tūkstošiem cilvēku. Bija asins izliešana, šķelšanās un atkāpšanās no Dieva. Saprotu, ko es runāju? Un esat lasījuši Salamans mācītājs grāmatu. Nevis pamācības mācītāji. Tev nešķiet šī grāmata depresīva? Salamans mācītājs. Šajā grāmatā ir gudrība un tomēr depresīva. Tas norāda uz viņa paša iekšējo stāvokli. Kāpēc cilvēki tērē līdzekļus un naudu? Pēc kā viņi zinās, ko viņi grib iegūt, kā domā? Tas, lai viņam kaut kas būtu, vai viņi grib dabūt savu to iekšējo laimi un komfortu? Ko viņi vēlās? Kāpēc viņi dzinās pēc seksa, pēc naudas, pēc slavas? Kāpēc? Ko viņi grib? Pat dziļā būtība iekšā. Kāpēc to dara? Kāpēc cilvēki maksā izgājuši lielu naudu? Kāpēc? Kāpēc viņi pēc naudas dzinās? Kāpēc? Ko viņi grib ar naudu iesākt? Ko? Sev komfortu, mieru, laimi atrast. Salamanam viss bija, gudrība bija, nauda bija, sievas bija. Šeit iekšā, lasot šo Salamana mācības grāmatu, mācītāji, tur redzi, cilvēkam ir depresija. Mēs jau nezinām to viņa galu, kā viņš nomira un tā tālāk. Es nezinu, kas tur bija viņa iekšpusē, bet es zinu, kas notika viņa ģimenē pēc viņa nāves. Tātad enerģija nezūd. Un vēl, ja šodien nekas nenotiek, tu rīkojies plusā vai minusā un nekas šodien nenotiek, enerģija nezūd. Tas notiks. Visai tavai rīcībai obligāti būs sekas. 100% visam būs augļi. Vai nu mīnus, vai plus. Un vislielākais plus ir, zini kāds? Lūk šāds. Kas tas bija tagad? Ko jūs spridzināt? Lūk šāds. Krusta zīme. Krusta zīme. Viss, kas caur Jēzu darīts. Viss, kas pēc viņa prāta darīts. Labi, pēc tam paskatīsies. Saslavēja pa daudz laika. Labi, viss kārtībā. Tad svētdienas tēma šodien ir kāda? Enerģijas nezūdamības likums. O, tā kā skolā. Super. Jums patīk šī tēma šodien? Jā. Tāda kā nolemtība, neko? Liktenis. Likteņa nav, un tomēr mēs esam paši tie, kas veidojam savu likteni. Un es tev saku, liktenis tevi aizsniegs. Tas, pēc kā tu rīkojies, plusā vai mīnusā, domā, runā, darbojies, tas nāks pār tevi. Un vēl viens īpašs gadījums, Ījabam. Viņš bija taisns vīrs. Labi, tur bija sava mīnusiņa, bet viņam tika atņemts viss. Viņa ģimene aizgāja bojā. Visu mantu atņēma. Viņš pats saslima ar pretīgu slimību. Pie viņa nāca draugi un teica, tu kaut ko esi savārījis, tu kaut ko esi izdarījis, un tāpēc Dievs tevi soda. Viņš teica, nē, es neko neesmu izdarījis.
Un, zini, citi uzskata, ka viņš tomēr kaut ko bija izdarījis, citi uzskata, ka nebija. Bet vispār tā grāmata ir par to, ka taisnais cieta. Zini, taisnām cilvēkam bija problēmas. Ģimene tika atņemta, nauda tika atņemta, viņš bija bagāts vīrs. Viņam laba ģimene bija, viņš bija bagāts un dievbijīgs. Un viss tika atņemts. Bet vienīgā lieta, kas viņam palika, bija kas? Ticība Dievam. Un pēc neilga laika Dievs atdeva viņam visu. Vairāk nekā viņam bija iepriekš. Tas bija īsts brīdis. Tad arī taisnu cilvēku dzīvēs notiek ciešanas. Bet, ja tu esi plusā un dari pareizas lietas, tad tas, ja tavā dzīvē šodien ir ciešanas, nevienmēr norāda uz to, ka tu esi kaut ko grēkojis. Ja tu šodien dari pareizas lietas, tas ir īslaicīgi, ko tu sevi tev pļausi. Amen! Īslaicīgi. Nevienmēr mēs varam izskaidrot, kāpēc tādas ciešanas, kāpēc tā notiek. Nu, visam ir kaut kādas. Tie ir kaut kādi senču lāzi, kaut kādi senču grēki, kas seko. Es nezinu, kāpēc cilvēku kaut kāda iedarbība. Es ticu, ka man nekas ļaunums nenotiks. 91. psalms. Nekas ļaunums tev nenotiks. Nekāda nediena tosies tavai teltī. Jo viņš sūtīs savus eņģeļus tev pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, tā lai tava kāja nepiedur pie akmens. Pa lauvām un čūskām tu varēsi staigāt. Tu samīsi jaunos lauvus un odzes, tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries. Es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu savu pestīšanu. Draugs, Dievs runā par mani, un es ticu šim vārdam. Kam tu tici? Un arī notiek kāds ļaunums tavā dzīvē, ko nevar izskaidrot. Ja tu rīkojies un dzīvo pareizi, draugs, galā rezultātā tu esi plusā. Un pastāv mūžīga dzīvība. Daudz kristieši arī šodien musulmaņu zemēs tiek vajāti, nogalināti un slodzīti cietumos. Tā tas ir bijis vienmēr. Viņi cieš par ko? Un Jēzus saka, ka svētīgs ir tas, kas cieš mana vārda dēļ. Amen! Viņš saka, esi uzticīgs līdz nāvei. Un tad es tev došu mūžīgo dzīvību līdz nāvei. Tad mūsu dzīvē var būt ciešanas Jēzus vārda dēļ. Bet tam, kas pastāv līdz galam, tas tiek izlāsts plusā. Tad nevienmēr tas, kas notiek tavā dzīvē, ir rādītājs tam, uz kuru pusi tu ej, plusā vai mīnusā. Bet agrāk vai vēl, enerģija nezūd. Saka, mēs esam plusā. Amen, plusā. Enerģijas nezūdamības likums. Zagļi zog. Un viņus uzreiz nepieķer. Ir zagļi, kas zog daudz, un viņus nekādu nepieķer, jo viņi izdomā likumus, lai attaisnotu savus zādzības. Nu, tur valsti apzog, cilvēkus apzog, sevi apzog. Un ir tā, ka tu nozodz. Ir kāds kaut ko nospērs kādreiz dzīvē. Forši, neko. Tātad, tu, un pieķēri uzreiz tevi. Ja tev uzreiz pieķēri, tas ir labi. Tas ir labi, ka uzreiz pieķēri. Bet bieži vien uzreiz tevi nepieķer. Un nekas jau nenotiek. Un tu domā, Dievs man atbalstīja. Dievs ir žēlīgs. Zini, ir anekdote par čigāniem. Un te nav nekāda diskriminācija. Ir tāda anekdote, es esmu dzirdējis. Kāpēc čigāniem ir atļauts zakt? Tāpēc, kad Jēzus sit krustā, viņi nozaga viņam vienu naglu. Jo kājas piesit ar vienu naglu pie krusta. Palīdzēja Jēzum. Ciešanas tur bišķi atviegloja. Ar vienu nagliņu. Un tāpēc Jēzus atļauj zakt. Kad tu loterijā ir pamēģinājuši loteriju uzspēlēt, ja? Kāds loterijas visāds. Bieži vien, kad cilvēks pirmo reizi mūžā spēlē loteriju, viņš uzvar. Viņš vinnē. Tā ir vēlnu valstība. Tur strādā viņa gari, viņa vēlni, visi ļaunie gari un izkārto tev veiksmi vienreizēju.
Un pēc tam vienas garas neveiksmes. Ieķīlēta māja, pazaudēta ģimene un tā tālāk. Un prāts pazaudēts un trako māja garantēts. Galu galā. Un iesākumā tev veicās. Draugs, tas, ka tev šodien kaut kas veicās, tas nenorāda uz to, ka tu esi plusā. Cilvēki pārkāp laulību. Aizšāv pie kaimiņa, aizšāv tur, pārkāp laulību. Otra pusīte neuzzināja. Vau! Dievs atļauj, Dievs atbalsta, nekādas sekas nav. Dieva likumi nestrādā, draugi, enerģijas nezūdamības likums joprojām ir spēkā, tam būs sekas. Un tam būs briesmīgas sekas. Gan pašu šo cilvēku dzīvē, gan to cilvēku bērnu viņa dzīvē. Cietumi ir pilni ar bērniem, ar cilvēkiem pieaugušiem, kuri ir auguši šķirtās ģimenēs. 99% visi cietumos sēž visi no šķirtām ģimenēm. Tu sāc nogulēt rīt lūgšanas, piemēram. Tu biji ieplānojis no rīta lūgt Dievu, un tad tu sāc gulēt no rītiem. Tu sāc vakarā vēl sēdēt pie televizora, un no rītiem vēlāk celties, un pēc tam ir darbs. Un tu neizlūdz savu lūgšanu. Un nekas nenotiek, tev pat labāk, ja tu esi izgulējies. Tu esi filmu vakarā paskatījies, un izgulējies no rīta. Un nekas ļaus nenotika, un tad, halleluja, viss kārtībā. Reizēm kāds arī no mums aizšmaus kaut kur tālāk. Un tad viņš saka, vai cik viņš tā laimīgs tagad ir? Cik laimīgi, zini, kāpēc viņš ir laimīgs? Viņš var gulēt, tagad viņš var. Viņam vairs, nesako līdzi, kā viņš var dzīvot, un viņš ir laimīgs. Draugi, enerģija nezūd. Šīm darbībām būs sekas, jebkurā gadījumā. Sāc halturēt lūkšanā, nav uzreiz sekas, būs sekas. Tu izlaidi savas grupiņas sanāksmes, izlaidi dievkalpojumus, piemēram. Pēkšņi sāc vienu grupiņu nopastoja, kaut kur tur jābrauc, tur jāiet, tur tāda dzimšanas diena, tur tādas kāzas jānosvin. Izlaidi vienu, tur tās pasākums, tur tās darbs, tur tāda haltūra. Izlaidi vienu, izlaidi divas, un tu domā, nekas nenotika. Draugi, notika! Ir atbrīvojušies negatīvi procesi un darbojas tavā dzīvē jau. Ja tu tos neredzi, tu jau Dievu arī neredzi šobrīd, vai ne? Tu redzi Dievu. Un šos procesus, neredzamā pasauli, paralēlo pasauli, mēs neredzam ar šīm acīm. Bet man ir bijuši brīži manā dzīvē, kad man atverās šīs acis iekšējās, un es redzu to visu. Un tur nav nekas jauks. Šodien šajā vietā, šobrīd, ir pilns ar garīgām būtnēm. Šajā vietā tagad ir pilns ar garīgām būtnēm. Šeit ir eņģeļi, un nedomā, ka te ir tikai Dieva eņģeļi. Te ir pietiekoši daudz visādi pretīgi gari nešķīsties. Pietiekoši daudz, un daži no viņiem mājo arī jūsos pašos. Tie, kas ir devuši tiesības tur viņam atrasties. Jo visām tavām domām ir sekas. Tas, kā es domāju, tas atver vai aizver durvis vēlnām un viņa eņģeļiem. Es reiz mežā ap Dievu lūdzot, man atverās šīs garīgās acis. Es redzēju sev blakus eņģeļus, caurspīdīgus stāvus. Un es tajā brīdī zināju, tie ir karapulku virsnieki. Viņi nerunāja. Bet es domāju, visu sapratu, ko viņi man saka. Un aiz viņiem stāvēja. Zini, kā Bībelē? Miljārdu un miljārdes. Tūkstoši. Tāda caurspīdīgi stāvi, milzīga armija. Pāri visam izcirtumi, tāda, viņiem tur nav šķērslis, izcirtums koks vai kas. Tā pilns. Un es tajā brīdī zināju. Atliek tikai man dot pavēli, un visi šie te izsūtāmie gari ies un kalpos. Atliek man lūgt šajā brīdī un slavēt, un lūgt, iet uz konkrētiem, darīt konkrētas pareizas darbības, un visi šie eņģeļi strādās manā labā. Dzirdi? Un atliek man neko nedarīt, vai darīt nepareizas darbības, un viņi neko nedarīs. Tā vietā nāks ļaunie eņģeļi, nāks vēlns ar saviem demoniem un darīs savu darbu manā dzīvē. Enerģijas nezūdamības likums. Piemēram, tu aprunā. Tu izsaki savu neapmierinātību. Aprunā varbūt mācītāju, varbūt tur kādu vadītāju, varbūt, vienalga, aprunā citu. Varbūt pasaka Dievs kādu sievu aprunā savu vīru. Vai kāds vīrs savu sievu aprunā. Nekas pretīgās nevar būt.
vai melo. Draugi, būs sekas. Ja šodien nekas nenotika, vīrs neuzzināja, sieva neuzzināja, mācīties neko neuzzināja, neviens neko nezina, tu laid savu mēli, tur, ļa. Kā te Indrei vienreiz bija tādā dziesmā, da. Atceraties, bija tā dziesmiņa, viņi tikai runā, tur da. Un tu man nekas nenotika. Parunāju, izdarīju, nekādas sekas nav. Draugs, enerģija nezūd. Tu esi atraisījis negatīvu enerģiju, un viņa ir darbībā. Viss ir darbībā. Tu pat nevari iedomāties, kāda procesa notiek debesīs un ellē šobrīd. Tu pat nevari iedomāties, ka reizēm varbūt tu biji par matu tiesu no nāves. Tu vienkārši to neredzēji. Tu eņģeļi bija apkārt un sargāja tevi. Jo tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas. Kas Dievu bīstās. Man ir savi eņģeļi. Halleluja! Mani sargā. Esmu drošībā savu tēvu rokās. Viņš ir pildījis man miesardzi. Man tu nesen stāstīja. Viens bija baigi ļauni par mani runājis. Pēc kādu laiziņu kirdīgi nomira. Es tev saku, vismaz mani par sevi zinu, ka mani sargā. Un kā tevi? Tā kunga eņģelis apmets ap tiem, kas viņu bīstas. Mani sargā. Aprunāja tur. Gatavs. Esmu dzirdējis gadījumu Baptistu draudzē. Manas mācītāji Baptistu draudzē. Tas bija sen stāstīja gadījumu, kad mācītājs, laulāts viņš bija ar sievu, viņš pārkāpa laulību ar citu sievieti no draudzes. Sieva to zināja un nenesa atklātībā. Un viņa to zināja un neko nedarīja. Tāpat tas laulības pārkāpējs kalpoja draudzē tur. Un kādā dienā viņi abi, viņš nevis ar to mīļāko, bet ar savu sievu gāja bojā autokatastrofā. Draugi, ne jau vienmēr mums visi ies kaut kur bojā. Nevienmēr tā, bet tu saproti, ka nekad, neviens vārds, neviena doma, šī atraisītā enerģija nekur nepaliek tāpat kaut kur. Tas pāriet citā veidā, garīgā plākstā un pēc tam materiālā. Nav tas skaisti, diezgan dziļi viss tā. Nav forši. Mēs caur fiziku varam iepazīt Dievu. Tā kā reāls lietas, enerģijas, nezūdamības likums. Es pagājuši svētdien apciemoju draugu Saldu. Esmu ļoti priecīgs par to, kas tur notiek. Braucu atpakaļ ceļā, bija putenis bija gan tur, gan atpakaļ. Man normāls riepas virsū ziemas kārtīgi braucu, tāda rindiņa aiz smagās mašīnas, kas ir šoferis, zina, grūti apzīt, ka tāda sniega kārta uz ceļa ir pa vidu. Un tad vairākas vieglās mašīnas aiz tā smagā mēs tādā rindiņā braucām. Un pēkšņi viens Audi TT, ziniet, Audi TT tāds maz burbulis tāds, maza mašīnīte, ar maziem ritentiņiem tādiem. Un viņa apdzer mūs visu to kolonu tā. Tikai sniegs nopūtas. Wow! Priekš kā man vajadzēja X5 vispār? Priekš kā man 4x4 visi 4 velokoši, ka es tā nevaru, kā viņš var. Es tā padomāju vēl, bet laikam jau tā ir tie mazie riteņi tur un laikam jau ir labi un nekāds tur pons un visādien 4x4 tur. Es tiku līdz Jūrmalas šosejai. Un tas Audi TT bija šķērs ceļā. Un policija mērīja to attālumu, kurš bija slīdējis un sasities. Un pirmais iespējas liekas, viņš tā var. Draugi, viņš tā nevar, agri vai vēl būs sekas. Un tad rodas kārdinā, viņš tā var, man pakaļ vajag. Man sen ir pārgājis tās dzīves pakaļ, es kādreiz skrēju pakaļ. Es kādreiz skrēju pakaļ šitādiem. Es arī pakaļ. Man tas ir pārgājis pēc dažiem sodpunktiem.
Man nav neviena soda punkta vispār. Tīrs pilnīgi. Viss nodzēsts. Viņš domāja, ka viņš var pārkāpt noteikumus. Viņš domāja, ka viņš var braukt. Īpaši vēl tādu mazu mašīnu. Viņš tā var. Mēs nevaram. Draugi, bet nevarēja. Ne es, ne viņš. Un tas tika redzams tūlīt. Enerģijas nezūdamība likums. Visam ir sekas. Un arī viņš, tas nenotiktu šajā dienā. Agri vai vēl ar šādu pārgalvību braukšanu būtu problēmas. Vai no viņam vai citiem. Piekrīt? Tad nevar gūt nekādus panākumus, neievērojot pamatprincipus. Un kādi tad pareizie principi? Kas tad ir tas, kas tad mums būtu jādara, lai mēs būtu plusā? Draugi, ir 5 prioritātes. Pirmā, atbildiet lūdzu draudzē. Otrā, 3, 4, 5. Tātad 5 prioritātes, kuras mums ir jāievēro. Pirmais ir Dievs. Saka, ir Dievs. Otrā prioritāte, tas ir es pats. 3, ģimene. 4, mana kalpošana Dievam un cilvēkiem. Un 5, ir darbs. Ja tu mainīsi vietām šīs prioritātes vai kādu no tām neievērosi, ieiesim mīnusā. Ja ievērosi, būsi plusā. Kas tad ir Dievs? Ko nozīmē pirmā prioritāte Dievs? Pirmkārt, tās ir personīgas attiecības ar Dievu. Tu esi izglābts. Tu esi pieņēmis to, ka Jēzus ir tavs kungs. Viņš ir tavs vadītājs, tavs skolotājs un tavs glābējs personīgais, tavs tēvs, Dievs. Tu pavadi laiku ar viņu dievvientulībā, lūkšanās regulāri. Tev ir savs laiks, kur tu pavadi ar viņu. Ne tikai tāpēc, ka tev kaut ko vajag no viņa palūgt, bet tāpēc, ka viņš ir tavs tēvs. Tev ir personīgas attiecības ar viņu. Protams, tur ietilpst arī dievkalpojuma apmeklēšana, mājas grupiņu un tā tālāk. Bet pirmkārt, tas ir attiecības ar viņu pašu. Otrā prioritāte esmu es pats, tas ir tu pats. Kā saprast, ka es, viss man, atpūta man, nauda man, ja? Ne tā, draugi. Es nozīmē, ka tu dzīvo pēc 10 Dieva principiem, kurus sauc par 10 baušļiem. Tāda ir Dieva griba un Dievs vecās derības ir tādas mācības, gnostiķi ir tāda tauta. Un viņi uzskata, ka Jāņa vēstules un citas vēstules ir rakstītas tieši gnostiķiem. Viņi uzskatīja, ka vecās derības Dievs bija ļauns. Es to vārdu vairs neatceros, tas briesmīgs vārds, tagad no fantastikas filmām. Viņš bija ļauns un asiņains Dievs. Dusmīgs Dievs. Un jaunās derības Dievs ir žēlastības pilns Dievs. Un tāpēc vecās derības Dievs, tas ir jau viss izbeidzies un tagad ir jauns Dievs. Apmēram tā. Viņš pārvērtās jaunā Dievā. Un tā bija tā mācība. Un tas atļāva cilvēkam. Tur bija tā mācība bija tāda, ka cilvēks grēko, viņš grēko, viņš neko tur nevar darīt. Un Dievs visu piedod. Un tāpēc viņi pat orģijas taisīja, tur taisīja īpaši speciāli rituāli bija, viņi tur gulēja, viens ar otru ņēmās, darījās. Atļāva dzīvot kā grib. Brīvi varēja dzīvot kā tu gribi, un Dievs ir žēlīgs. Tāda bija tā mācība. Un tur bija daži grāvi. Otrs grāvis bija, kad visi bija baigi askēti. Visi turēja 10 baušus un Dievu nepazina. Visi 10 baušus, tur sita sev, tur rāpēja pa kāpļiem, daudz ir galva pret zemi un tā tēloja svētos. Un joprojām daudz vēl tēloja. Iet baigos gājienos, tur krustus tur nes un māžojās un darās un tēlo svētos. Bet ja nav personīgas attiecības ar Dievu, tu vari tēlot svētos šeit vai citur, iet gājienos, sēdēt draudzē, apakaļ grupiņu. Ja tev nav attiecības ar Dievu pašu, tā viss ir māžošanās. Dievs ir labs? Pavisam labs. Dievs ir galīgi labs. Tātad es nozīmē, ka es dzīvoju pēc 10 principiem, 10 baušļiem. Kā to saprast? Piemēram, pirmais balsis kāds ir? Kāds zina pēc kārtas? Neviens nezina droši vien šajā draudzē, vai ne? Mīl Dievu, tieši tā. Tātad, pirmais mīl Dievu, ko mīl Dievu? Tas ir pilnīgi viss skaidrs. Dari visu tā, kā viņš grib. Amen.
attiecības ar Dievu, ej savā kambarī. Nu, viņš tiešām ir žēlastības pilns Dievs tā tālāk. Un tu mīli viņu un dzīvo kā viņš dzīvojas. Līdzinies viņam. Nu, piemēram, tur ir balvs, tev nebūs iekārot. Nu, znači, tev nebūs iekārot ne cita mantra, ne cita sieva un tā tālāk. Tev nebūs domāt par citu sievu, par savā prātā nemaz. Par to bija tēma pagājušajā reizē. Atceries? Jo šīs domas atraisa enerģiju, un tas ir noticis fakts jau debesu valstībā. Vispār ne debesu, bet tajā nemateriālajā pasaulē, kas patiesībā ir materiāli īstenībā. Arī tur ir matērija. Zināmā, ne tāda kā šī redzamā. Mūsu acīm neredzamā. Tu vēju redzi? Vēju tu redzi? Var vēju redzēt? Nevar, bet vējš ir. Siltumu var redzēt? Nevar, bet siltums ir. Dievu var redzēt. Bet viņš ir. Un tā paralēlā pasaule visa nemateriālā. Tu viņu neredzi, bet viņa ir. Ļoti vienkārši. Pavisam vienkārši. Ārprāts. Tā laiks aizskrēja. Es tev nejūtu. Tu jūti? Tev vēl bišķiņ. 10 bauļi. Es sekoju sev līdzi, ko es skatos. Nav tā, ka es nevaru TV paskatīties, bet cik daudz es skatos, ko es skatos. Vai hokeja maču noskatos, vai kaut kādu stulbu ziepju operu katru vakaru 2 sērijas. Tām būs sekas, draugi. Nu, hokeja arī es tur sapņiem tur spēlēju. Citreiz. Vai tu skaties kaut kāds normāls, pamācošs kaut kāds materiāls, vai skaties kaut kādu bojevīgu? Nu, ir liela atšķirība. Man ir ierobežojums, piemēram, es drīkstu skatīties 1 filmu nedēļā. Tas viss jau man ir 1 filmu nedēļā. Un ja es sevi neierobežošu, man būs, pēc tam 2 filmas būs, tad būs 3 filmas, un tad, kad man nebūs ko darīt kādu dienu, ka viss būs izdarīts, visu svētdienu skatīšos 10 filmas. Tad. Un tā tas beidzās. Tāpēc man ir ierobežojums. Es ierobežoju sevi 1 reizi nedēļā. Tagad es neesmu 2 nedēļas skatījies, 2, ja viņi būs mums filmas. Ja viņi brauks ciemos, mums 2 filmas varēsim skatīties. 2. Ok. Apmēram tu saprati, ja? Jā. Kas ir ko? Sieva jau labāk zina, ko tu māja dara. Es māju te kaut ko jau. Enerģijas nezūdamības likums. Viss, ko tu skaties tur televīzijā, viss, ko tu internetā atļauj sev skatīties, tam visam ir sekas. 3. prioritāte – ģimene. Kā to saprast? Tā kā nākamais svarīgākais aiz tevis paša ir tava ģimene. Tas nenozīmē, ka tu atmetīsi kalpošanu, jo tev ar ģimeni jāsvin ģimene. Nē. Bet tas nozīmē, ka tu nevari tik daudz kalpot un tik daudz strādāt, ka tev neatliek laika ģimenei. Man nevajag panākumus uz ģimenes rēķina. Saproti? Piemēram, Džons Maksvels, kuru grāmatas lasu jau 5 gadus vai 6. Viņš raksta par to, ka viņš ir ļoti aizņemts cilvēks. Ļoti aizņemts cilvēks. Viņš braukā no vienas pasaules malas uz otru ar saviem semināriem. Viņš saka, pirms viņš plāno lielo plānu savu, viņš ieplāno vispirms laiku ģimenei. Iedomājies, pirms lielā plāna visa laiks ģimenei. Jo viņš saka, ja viņš to neieplāno, tad laiks ģimenei vairs nav tad. Lūk, kāds stāstīņš, tas ir patiesas stāstīņš. Kāds ģimenē meitiņai, skolā, skolotāji vai audzinātāji, visiem bija jāzīmē savus namus. Savu ģimeni tur māju bija jāuzzīmē. Bērni bija uzzīmējuši. Meitiņa priecīgi atnesa mājās savu zīmējumu. Tētis skatās, viņš redz uz tā zīmējuma, tur ir viss. Saku, meitiņa, bet es redzu te visu, bet es tikai neredzu sevi šeit.
Te ir viss, bet tikai ne tētis. Un tētim abidda. Tētim sirdsapziņā, čik. Man meitiņa nav mani uzzīmējusi. Kāpēc manis tā nav? Un meitiņa ir pilnīgā naivumā, tādā vientiesībā. Bet mans tētis nekad nav mājās. Viņš jau nekad nav mājās. Automātā viņa vienkārši tur neiezīmē. Bērns, sliktais bērns, kurš tētiņu ignorēja. Draugi, visai rīcībai vienmēr būs sekas. Ignorēs savu ģimeni, tam būs sekas. Tu zini, ko nozīmē, kad tava sieva mājās ārdās? Vai tā, kad tavs vīrs piedzēries, vai tā savādāk tevi terorizē? Zini, ko tas nozīmē? Tu tērē visu enerģiju, lai aizstāvētos un strīdētos un karotu. Un tev neatliek laika darīt pareizas lietas. Tu enerģija aiziet mīnusā. Un tev neatliek enerģijas, lai darītu pareizas lietas. Tu esi tukšā. Saproti? Neaizmirst par savu ģimeni. Ceturtā prioritāte cilvēku glābšana ir kalpošana. Pirmkārt, pienākums draudzē, pienākums grupiņā. Un tu ej un glābi cilvēkus no elles. Kalpo viņiem, palīdz viņiem. Dara labus darbus. Un vedīs Dieva valstībā. Un 5. ir darbs. Un pareizā prioritāte. Citam pakārtos. Darbs ir 5. prioritāte. Ja kas nestrādā, tam nebūs ēst. Āmen. Pareizi. Pareizi. Kas nestrādā, tam nebūs ēst. Ja kādā organizācijā, mūsu gadījumā tā var būt mājas grupiņa vai visa draudze vai tā tālāk, tā var būt tava darba vieta. Ja darba vietā vai organizācijā ir dažādi cilvēkiem, nav tādas konkrētas vadības tiešas, un cilvēki cīnās ar to, ka katram savu mērķi vairāk, katrs dara pat tā, kā viņš tur grib, un cīnās tikai ar konfliktiem savā starpā, ar to dažādiem mērķiem, un neatliek laika, piemēram, klientiem no tālāk kalpošanai. Saproti? Tāpēc kā cilvēks, ja tev rakstura trūkumi ir, tu dusmojies, vienmēr pasaki kaut ko nevajag, un tas tev tādu izteikt, kaut kas tāds ir, piemēram, ja? Tu izdari nepareizi, ar slinkumu tev problēmas ir. Un tu pastāvīgi cīnīsies ar problēmām. Tu cīnīsies ar šīm sekām. Un tev neatliks laiks darīt pareizas lietas. Katru reizi tas, tagad šitas, tagad tas. Un visu laiku risina tikai tas mēsls, tikai strē vārā. Dievs ir galīgi labs. Jeb arī, kad mājas grupiņās ir cilvēki, kas atņem visu enerģiju. Viņi negrib mainīties, viņi dzīvo tā, kā paši grib, bet viņiem vajag tavu mīlestību un tavu uzmanību. Nedod Dievs vadītāji. Ja tu pievērsīsi šādam cilvēkam lielo uzmanību un aizmirsīsi par saviem cilvēkiem, kuriem tiešām vajag tavu mīlestību. Viņš atņems tev visu enerģiju un tev neatliks ne tiem cilvēkiem, kam tiešām to vajag, kas grib mainīties, kas grib kaut ko sasniegt. Viens parazīts, kurš atņem enerģiju. Un kurš vainīgs vai parazīts? Tu pats vainīgs. Ievirzi enerģiju pareizā gultnē, pareiziem cilvēkiem. Nevis tiem, kas tevi izmanto. Kas ar gadiem negrib neko mainīt savā dzīvē. Un tu brīnies, ka neatliek laika, tur ne ģimenē, nekam vairāk. Tu apkārt vieni parazīti tev tur. Izsūcēji. Tu neiet runa par cilvēkiem, kas tikko pie Dieva nākuši, runā ar gadiem, kas notiek. Nešādu cilvēks izšķir no pirmā acu skatiena. Ko? Un gatavs, skaidrs. Pēc tam atliek tikai pārbaudīt un viss. Un pāris dienas vajadzīgas. Nav ko ķēpāties. Vai kāds klusums? Dievs ir tiesīgs. Saki, Dievam ir tiesības. Izmainīt visus šos procesus, tā kā viņš pats vēlās. Mēs darbojamies, mēs darām, bet Dievam ir tiesības izmainīt jebko. Neatkarīgi no tā, kā tu rīkojies, tā kā viņš grib. Un tāpēc reizēm vispēdējais grēcinieks dabūt tādu svētību, ka tev žulus atkarās. Dievam ir tādas tiesības. Vai nav labi, ka Dievam ir tiesības? Bet tas vēl nav viss, nepriecājies pāragri.
Dievs darbojās pamatā vienmēr, izņemot kādus īpašus gadījumus, un arī tas nav tikai tāpat vien, kāds lūdz par tevi, un tāpēc notiek kaut kas tavā dzīvē. Kāds lūdz par tevi. Dievs darbojās caur mūsu lūkšanām un darbībām. Mēs tikko tur kliedzām, Jēzu, un aleluja, enerģiju atdevām. Tu domā tāpat vien? Draugs, tas aizgāja pie Dieva. Dievs to paņēma, izlaida caur pastiprinātāju un laiž apakaļ. Saproti? Dievs uztver mūsu lūkšanu, viņa nezūd. Dievs piepildas ar mūsu lūkšanām un tad met apakaļ. Viņš pastiprina. Tas vairs nav tikai tavs domu spēks. Tas nav vienkārši tava lūkšana. Tas ir reāls dzīvs Dievs, kurš ir visa radītājs, kurš ir visa enerģijas avots. Viņš ir neizmērojamas enerģijas avots. Dievam ir viss iespējams. Ar Dievu viss iespējams. Dzirdi? Kad tu laid savu lūkšanu pie Dieva, tu lūdz. Un viņš atbild. Saproti? Tu notiek tāda iedarbība. Es tā nolasīšu no Bībeles, kā tas notiek. Atklāsmes grāmatā 8.3. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku. Kvēpināmais nozīmē lūkšanas mūsu. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām. Un zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dievu priekšā. Redzi? Mēs lūdzam, tu lūdz, un tās lūkšanas krājās. Tā enerģija, Dievs to paņem, uzsūdz. Es nezinu, kā tas viss notiek, bet Dievs ir viss enerģijas avots. Tur notiek procesi, un te ir rakstīts, ka tas viss sakrājās. Eņģeļa rokām un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dievu priekšā. Tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni, sajauc kopā ar uguni. Ar Dieva enerģiju. Saproti? Paņēma tavu enerģiju, ko tu atlaidi lūkšanā, sajauca kopā ar Dieva doto enerģiju un bēra to lejā uz zemi. Un tur uz zemes izcēlās pērkons, balsis, zibeņi un zemestrīce. Halleluja! Dzirdi, ko dara Dievs ar lūkšanām? Viņš ņēma, sajauca savu enerģiju, tur visu pārkodē un laiž apakaļ tā, kā virs zemes notiek pārvērtības. Kad svētie lūdz, draugi, tad zeme drēb. Apostļu darbos, kad svētie sanāca kopā un pielūdza Dievu, lai Dievs dod viņiem drosmi liecināt, tad Dieva spēks nonāca un zeme nodrebēja. Halleluja! Kad Pāvils un Sīla slavēja Dievu cietumā, tad cietums sabruka. Halleluja! Kad Pēters bija cietumā un svētie lūdza Dievu, tad eņģelis atnāca un atvēra cietuma durvis un nokrita vāžas un atvērās durvis. Un Pēters izgāja brīvībā. Caur lūkšanām. Enerģijas, nezūdamības likums. Un ja kaut kas nenotiek mūsu dzīvē, tikai tāpēc, ka mēs nelūdzam, amen. Ja kaut kas nenotiek tavā dzīvē tā, kā tu gribētu, tikai tāpēc, ka tu nedari tā, kā ir jādara pareizi. Halleluja! Satais skaita rokas un tavu kungam, uzslavas halleluja! Es lūdzu par savu grupiņu, par savu 12 cilvēku grupiņu un vēl dažiem klāt vēl. Katru dienu regulāri es lūdzu. Es lūdzu par viņiem, lai viņi meklē Dievu. Lai viņi pazīst, lai viņi piedzīvo Dievu. Es lūdzu, lai viņi ir finansiāli pietiekamība, lai ir. Lai ģimenēs tur viss notiek un saskaņa ir. Es regulāri lūdzu par to. Un es zinu, ka viss, ko es lūdzu, lai kā notiek šodien, Dievs zina, viņš ir savā traukā un būs rezultāts. Neviens no tiem cilvēkiem, ko Dievs man devis, nepazudīs. Neviens nepazudīs. Jo es lūdzu katru dienu. Un mana mamma par mani lūdzu Dievu 10 gadus, un tikai pēc tam es atgriezos pie viņa Dieva. Pie Dieva. 10 gadu lūkšanas katru dienu. Lūkšanām ir spēks. Viss nekad neaiziet kaut kur vienkārši tukšā. Katra izteikta lūkšana, draugs, ja tu ilgu laiku lūdz, nenotiek, draugs, ja lūdz vēl.
Atbilde ir ceļā. Pasaka, es gribu vēl kaut ko dzirdēt šodien. Paturpini vēl mācītāju, lūdzu. Ok, labi. Es pa sestdienām sludinu. Tu esi pamanījis? Pa sestdienām sludinu. Un tad, kad vadīju 2 draudzes, tad arī pa svētdienām. Un kad vadīšu iespējams atkal 2 draudzes, tad atkal būs pa sestdienām un svētdienām. Draugs, es runāju, es esmu nosvīdis šeit priekšā šajā brīdī. Man ir karsti. Es reizēm saku, va karsts bija. No augsti bija. Man karsti ir. Es atdodu enerģiju. Es visu nedēļu esmu domājis un gatavojis šo sprediķi. Es atdodu to šajā brīdī. Jūs to dzirdat. Un ne tikai jūs, bet visā pasaulē cilvēki caur mājas lapu skatās sprediķis. Visā Latvijā skatās mūsu sprediķis. Mūsu, manus. Es par sevi tagad runāju. To, ko es daru šajā brīdī, es sludinu. Šie vārdi ir Dieva vārdi. Es atdodu enerģiju. Tu dzirdi, tu uzņem, un tavā dzīvē notiek pārvērtības. Ja tavā dzīvē ir notikušas pārvērtības, caur sludināšanu to, kas sestdienā šeit notiek, tas attaisa savu tādu skaitu troksni tam kungam. Halleluja! Es nesen, tas nebija tik nesen, bet es satiku kādu Limbažu draudzē. Mums bija kāda meitene, un tur sanāca, viņa pēc tam aizgāja tur, un satieku viņu pēc ilga laika. Un viņa saka, paldies, tu man iemācīji Dievu lūgt, disciplinēt. Es daru to katru dienu. Iedomājies? Es daru to līdz šim katru dienu. Un šobrīd viņa atkal apmeklē grupiņu Limbažos. Tu kalpoji cilvēkam, tu lūdzi par viņam. Nu, varbūt viņš tev arī tur, dvēselītē tur iekakāja, aizgāja tur, ja? Bet viss, ko tu esi kalpojis, ko tu esi darījis, tas neko nepazūd. Tas ir iestāsts, tas tur paliek šajā cilvēkā. Tas tur ir. Un viņš kurā brīdī to var ņemt un lietot. Vai nav labi? Tāpat arī iet uz savus ģimenes locekļus. Katru dienu sauc par stulbām aitām. Ak, tu stulbā aita. Draugi, tu atturējies negatīvu enerģiju. Un tava sieva pēc laika ir ar tādu sprogainu vilnu. Un melnu purniņu. Bā! Bā! Un tiešām stulba aitiņa. Man ir gudra sieva. Vislabākā. Es katru rītu no rīta pieceļos. Arī tad, ja man to negribās, man gribās fiksi laist uz savu lūkšanu. Viņš pasaka, tev man viss skaistāk, tu esi vislabākais līderis, vislabākais šoferis, tiesības liek pašlaik. Un tā tālāk. Un tā būs. Kad es būšu noguris, viņi stūrēs pa taisnu gabalu. Un es gulēšu. Labi, par Rīgu arī varētu braukt. Varēs. Skatīsimies, kā tev iet tur. Labi. Saki, mācītāji vēl bišķiņu var? Jā, vēl var. Vēl var, jā. Man jau vēl ir. Vēl 2 lapas. Kaut kas jāizlaiž no visu šitā ir. Kaut ko jāņem nost ir. Ok, runājam, daram tā.
Amerikas prezidenti ir bijuši kristieši. Amerikas konstitūcija tika celta uz kristīgiem pamatiem. Tā bija kristīga valsts. Dievs svētīja Ameriku un viņa uzplauka. Patiesībā Amerikas iedzīvotāji bija salašņas, kas sabrauca no visas Eiropas. Arī noziedznieki. Ticības sludinātāji, kas nesa Dievu vārdu Amerikā, draudzes augās sēnas. Valdībā visu bija pilns ar kristiešiem, un lūk, Dievs svētīja Ameriku. Šodien Amerika ir atkāpusies no Dieva, bet, draugi, vai Amerika izskatās nolaista? Vai tomēr amerikāņi vēl nebauda to svētību, ko izcīnījuši šie cilvēki, kas lūdz Dievu par Ameriku un kalpoja Amerikai, Dievam un Amerikai? Viņi bauda to vēl. Tāpat kā Salamans baudīja tēva svētību no Dāvida, kad pats grēkoja. Latvija. Tas, ka latvieši ir kā nācija šodien, tas tik ļoti tiek maz runāts, bet tomēr pat latviešu tautas piedzīvojumi ir vēstures grāmata. Viņa ir apstiprināta izglītības tajā. Viņu drīkst mācīt, viņa dara mācībām skolā. Latviešu tautas piedzīvojumi. Tā tur rakstīts, ka viņa dara, ir apstiprināta. Kā tur bija rakstīts? Kāda starpība? Tā. Un arī šeit ir par Latvijas garīgo atmodu, kas notika sākot no 1740. gada aptuveni. Brāļu draužu atmoda. Es par tā dzirdējis. Tas, ka mēs esam kā nācija, kā latviešu tauta šodien, un pēc tam vēl, zināmā mērā brīva, un mums ir pastāvīga valsts ar latviešu valodu, nevis vācu vai krievu, bet ar savu valodu vēl. Tas ir pateicoties lūk šiem te brāļiem, kas atnāca no Vācijas, paši mācīja latviešu valodu, sludināja, mācīja, un Latvijā vidzemē pirmkārt bija milzīga atmoda. Lūk, kas te rakstīts ir par šo brāļu atmodu vēstures grāmatā. Paldies Dievam, ka tas tā ir. Ļoti skopi, bet ir. Ap 1740. gadu vairākos vidzemes apgabalos notiek savādas lietas. Mūžas krogi kļūst ar vien tukšāki, ļaudis saticīgāki kļūst. Tā visa vēstures grāmata ir viens asiņains murgs vispār kopā. Kas noticis Latvijā visos gadu simteņos, tas ir viens murgs. Bet šeit pēkšņi ļaudis kļūst laipnāki un priecīgāki. Daudzās vietās zemnieki kopīgiem spēkiem ceļ saiešanas namus. Draudžu namus viņi ceļ. Savās sētās zemnieki ceļ namus lielākus, lai būtu brāļiem, kur kopā nākt. Kur tie svētdienās pulcējās uz dievvvārdiem. Tos vada nevis mācītāji, bet sacītāji, jeb tētiņi no paša vidus. Vairs nav vācu mācītājs, bet vācu mācītājs mācīja klausīt muižkungam. Tas bija viņa uzdevums, nevis Dievam. Šeit ir no paša vidus jau sludinātāji, kas māca dievvvārdus no Bībeles. Īstenībā pirmo reizi latvieši ar sajūsmu piedalās dievkalpojumos. Pirmo reizi viņi tur sajūt prieku, apmierinājumu un cerību. Viens otru tie dēvē par brāļiem un māsām. Cenšas būt izpalīdzīgi un draudzīgi. Pat veci cilvēki ar lielu centību mācās pazīt burtus. No kurienes izglītot latviešu tautu, zina no kurienes? Lūk, kur skolotāju seminārs Valmierā no Henkodiešu atmodas. Šeit sāka mācīties latviešu zemnieki, latviešu rakstīt un lasīt. Šeit tas sākās. Tur arī kristieši, jaunpiedzimuši kristieši. Tā nebija kāda luterāņa baznīca, tā nebija katoļu baznīca, tā bija bībeliska ticība. No paša tautas vidus. Nevis kaut kāda svešas zemes uzspiesta ticība. Ar savām kārtībām tā tālāk. Bet reāli tīra ticība Dievam. Lielāks skaits jauniešu iet mācīties uz Valmieru. Tur atvērta skola, kas sagatavo latviešu skolotājus. Viņi bija kristieši. Nevis vārda kristieši, bet jaunpiedzimuši. Ļaudis sāk justies pašapzinīgāki, drošāki, kad atskan viņu iemīļotā dziesma. Nāk Latviju pestītājs. Tad daudziem šķiet, ka sākušies labāki un gaišāki laiki. Kā tas bija noticis? Ap 1730. gadu vidzemē ieradās tā sauktās brāļu draudzes sludinātāji.
Tie bija vienkārši sirsnīgi ļaudis. Viņi mācīja Dievu vārdus, saprotamos un vienkāršos vārdos, un mudināja uz labāku un krietnāku dzīvi. Viņa nāca no Saksijas, kur grāfa Cincendorfa mūžā atradās šīs draudzes centrs. Vidzemē tos laipni uzņēma Valmieras mūžniece Hallarta, un šie sludinātāji īsā laikā ieguva lielu piekrišanu latviešu vidū. Tie drīz vien iemācījās latviski, un tos sauc par vācu brāļiem. Viņi sagatavoja skolotājus un sludinātājus no paša latviešu vidus, un brāļu draudzes slava sāka izplatīties plašā apkārtnē. Šai sanāksmēs valdīja sirsnība un draudzība, un ļaudis tur tiešām jutās kā brāļi un māsas. Tas bija pavisam kas cits nekā klausīties vācu mācītājus, kuri baznīcā baidīja ļaudis ar elli un velnu, ja tie neklausīs mūžkungam. Latvieši paši tagad vadīja dievkalpojumus, apsprieda draudzes vajadzības, cēla ēkas. Viņi atkal sāka rīkoties pastāvīgi. Šajā brīdī latviešu tauta apzinājās sev kā nācija. Tādas faktiski nebija vairs. Bija bauri, vergi, zemnieki. Tāpēc daudzi vācu mužnieki un vācu mācītāji kļūst aizdomīgi. Mužnieki bez tam uztraucās, ka dzērāju skaits viņu krogos mazinās un peļņa krīt. Viņiem izdodas panākt, ka Krievu valdība 1743. gadā pavēla slēgt brāļu draudzi un atņemt tās īpašumus. Tomēr latvieši turpina pulcēties slepeni un tā tālāk un tā joprojām. Lasīt pratēju skaits Vidzemē bija 63% no iedzīvotājiem. Tas tajā laikā bija, es kaut kur lasīju, kad augstākais rādītājs Eiropā. Un kas ir tā autors? Kurš ir autors šai latviešu atmodai? No turienes ceļās pirmā inteliģence, pirmie skolotāji, mācītāji un tā tālāk. Par to mēs esam aizmirsti, bet vēsturē tomēr kaut cik, bet ir kaut kādas ziņas par to. Tā bija Dieva darbība, Dieva enerģija, pozitīvā, ko Dievs izlēja caur savas tautas, savu bērnu, šo latviešu un šo vāciešu darbībām, ko viņi darīja tā, kā grib Dievs, pēc 5 prioritātēm. Enerģija nezūd. Un šodien mēs baudām sekas. Mēs šeit varam pulsēties. Latviešu tauta vēl joprojām pastāv kā tauta. Nu tā, savu, bet pastāv. Un šeit šobrīd es nerunāju vācu valodā un neaicinu jums visādiem muļškugiem vergot un šņabi dzert. Dievs ir labs, tad mēs baudām sekas šai brāļu atmodai. Amerika bauda sekas. Bet arī tām darbībām, ko latvieši dara šodien, kas ir pretrunā ar Dieva vārdu, arī būs sekas. Ir mīnus, ir plus, un vidū ir Dievs. Un lūk, noslēgumā es interesantu gadījumu izstāstīšu. Žēl, ka te nav klāt šodien viens no pašiem, kas tur tajā visā iesaistīts bija. Tas bija Iveķis vīrs Vilnis Saldū. Es biju, svētdien biju Saldū, un Vilnim bija dzimšanas diena. Un atbraucis bija ciemos dēls. Un dēls apmeklē draudzi. Tādu mājas draudzīti, kādu grupiņu, kas sanāk kopā kā gars vada. Tur reizi pāris nedēļās, kad vadītājs saņem no Dieva, ka tagad jāsanāk, tad viņi sanāk. Viņi dzied dziesmas. Un šis te Viļņa dēls nekad mūžā nav pīpējis. Nekad nav dzēris. Kad jautāja par to, vai tu esi precējies, prasīja arī par to. Viņam bija pilnīgi skaidra nostādne. Viņš precēsies tikai no draudzes ar meiteni. Tikai precēsies, ja precēsies. Viņam bija pilnīgi skaidra domāšana šajā ziņā.
Vilnis Ivetis vīrs arī nekad mūžā nav dzēris šņabi, nekad nav smēķējis un ir dievbijīgs no bērnības. Jānis arī, pareizi teicu, Iveta? Jānis arī no bērnības ir dievbijīgs. Viss šī ģimene. Un tas ir tāpēc, ka viņam ir kāda grupiņa interesanta tāda. Un es prasu, kas tā ir? Kam jūs piederat? Kādai apvienībai vai kustībai? Es nezinu. Viņa tā no dzimtā jau ir. No paudzes paudzē viņa tādi tur. Viņš lūdz Dievu, viņš teica, viņš Bībeli lasa. Es saku, tu tādu grāmatu lasīsi? Nē, es tikai Bībeli lasu. Man atgādināja, es atgādināju sevi ticības sākumā. Es neko nelasīju, ka tikai Bībeli, ja bija traks bija tāds. Kas tā pa draudzes tev? Es nezinu. Ko jūs slavējāt Dievu tur kaut kā vai ko? Mums tur ir tādas šiboleti, viņš teica. Šiboleti dziesmas. Tad viņš saka, bet kas jums vadītājs bija? Kas iesāka visu to grupu jums tur raudzīti? Viņš teica, vecie ļaudis saka, kaut kāds grēviņš. Kaut kāds grēviņš. Tad mēs pastāstīšu par to, kas ir grēviņš. Un kāda svētība ir atnākusi, kādu bauda Jānis, Vilnis, Iveta jūsu ģimene un kādu bauda Salda šodien īstenībā. Tā svētība, kāda šie bērni izauguši un kāda viņi ir. No viena cilvēka daudz 10 gadus atpakaļ, grēviņš. Grēviņš ir Vasarsvētku draugu pamatlicējas dibinātājs Latvijā. Es par viņu nedaudz pastāstīšu. Arī es pats biju Vasarsvētku draugas dalībnieks ilgu laiku. Es tur neesmu 2 iemeslu dēļ. Mācības nesaskaņa. Par līderību iet runa, par mājas grupām līderību, kārtību. Un par to, vai kristiešos var būt vēli vai nevar būt. 2 atšķirības tikai. Mērķi, kārtība, līderība, sistēma. Tas, kāpēc es tur neesmu, nekā personīga. Pilna Latvija ir ar Vasarsvētku draudzēm un novirzieniem. Mēs esam Vasarsvētku draugu atzars. Šī draudze mūsu patiesībā ir Vasarsvētku draugu atzars. Draudze jaunā paudze ir Vasarsvētku draugu atzars. Jeb viņas dēvēja arī par neo Vasarsvētku draudzēm, jaunajām Vasarsvētku draudzēm. Ja tu gribi zināt novirzienu. Ar ko atšķirās viņas? Tieši tā, ar spēcīgām mājas grupām, ar līderiem, ar personīgu aprūpi, ar kaut kādu struktūru, kārtību reālu, mērķtiecību un ar to, vai kristiešus var būt vēl vai nevar būt. Vasarsvētku draudzēs parasti, pamatdraudz, vairāk kā gars vadīs, patiešo, kā teiks, atklās. Šeit jau mēs vairāk stāvam pamat Dieva patiesībās un darām mērķtiecīgi, uz konkrētiem mērķiem ejam strādājam vairāk. Tātad, ir atšķirības kaut kādas. Bet atzars. Faktiski, harizmātiskās draudzes, Vasarsvētku draugu atzara visbiežāk. Mēs esam vieni no tiem. Un es tikai pateicos gan Vasarsvētku draugu bīskapam Ozlenkevičam, gan arī Moderim Ozlenkevičam, viņa dēlam un visiem pārējiem, kas arī manī ir likuši Bībeles pamatus, kas man ir kalpojuši. Es tur biju. Un arī šim te cilvēkam. Klausies par grēviņu. Iedomājies, un tas Jānis pats nezina, no kurienes kas par draudzi. Es saku, kā jums notiek? Mums tur kā gars vadīja šito lietu. Šibolēt mēs dziedam un tā tālāk. Šibolēt, to dziedāja 100 gadus apakaļ. Tur, Vasarsvētku kustībā sākumā. Un Vasarsvētku kustība uz Azuras ielas, kas sākās. Tur bija raksturīgi parādības, mēles, arī zemē krišana, visas tās lietas. Zemē krišana šiem tur vairs nav, bet viņi saka, tās parādības, tās lietas, viņi tur respektē ļoti. Kā pasaka, kādam tā viss tur iet. Precīzi raksturojums Vasarsvētku draudzē bija. Pirmai, pamatdraudzē. Lūk, es materiālus paņēmu no Ervina Jākopsona. No žurnālā tikšanās publicēts materiāls šis bija. Tātad misionārs un draugu darba camlauzis Džems Grēviņš. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Vasarsvētku kustība sāka izplatīties visā pasaulē no Azusa ielas Losandželosā. Tur notika svētā gara izliešanās, spēcīga, un no visas pasaules kristieši brauc saņemt svēto garu. Draudze atmodās ar svēto garu kristību,
runāšana mēlēs, gara dāvanām un tā tālāk. Par Latviju ir ziņas, ka 1906. gadā Rīgā un Liepājā darbojās Vasarsvētku draudzes kustībai līdzīgas draudzes. Rīgā un Liepājā, iedomājiet? Jau tāda bija. Bet pēc Pirmā pasaules kara Svētā gara kustības ietekmē atradās arī daļa baptistu draudžu arī. Taču par pilntiesīgu Vasarsvētku kustības sākumu Latvijā uzskata 1926. gadu, kad šeit ieradās un sāka sludināt Džeims Grēviņš. Dzirdi? Viņš vienkārši ieradās un sāka sludināt. Un mēs baudām, draugi, sekas šodien. Kas viņš tāds ir? Dzimis 1889. gadā Dobelē, reliģiozā ģimenē. Viņš tika vests uz baznīcu regulāri, bet uz reliģiozu baznīcu. Bet viņš iemīlēja Dievu vārdu. Tas atstāja paliekoši iespēju uz viņu dzīvi. Arī skolā un tā laika izglītības iestādēs pirmā stunda vienmēr bija bībeles stunda. Tas cik forši bija, ko ne? Pirmā stunda skolā bija bībeles stunda. Katru dieniņu, vai nav jauki, ko? Un vai nav tā, ka tie bērni, kas šodien ir, atšķirās no tiem, kas bija kādreiz tie? Tie, kas paaudzē. Šī paudze ir debīlāka, pareizi? Vai nav tā? Ir debīlāka, konkrēti pie tam vēl. Tāpēc, ka pirmā stundas vietā, kur Bībele bija, tagad ir uzsmēķiet, iedzert, tur tā tālāk, pagrābsīties, tur dators, ar telefonu, tā tālāk, kas porņīgs kaut kāds tur. Kas no kuram tur viss? Skolā vajadzīgi ir policisti. Es dzirdēju par to, ja? Skolā ir policisti. Kuriem ļoti maz tiesības arī ir. Un tik un tā skolnieki nagakā stāv un pīpē pie durvīm. Kā kurā skolā. Un sūrīt var tikai policists. Tikai policists var sūrīt viņu. Tā reāli. Piespriezt kaut kādu. Tā atšķirās. Labi, tālāk. Es izlēdīšu visu to garo dzīves stāstu viņam. Viņš kristījās, nonāca baptistu draudzēm. Kamēr vecākie draudzes, te rakstīts ir, man šķiet, ka tā bija baptistu draudze, te bija rakstīts, kamēr vecākie draudzes locekļi savās draudzes stundās ilgi un gari strīdējās par dažādiem jautājumiem, jaunatne izlaidējās apmeklējot ķinīšus un teātrus. Tomēr, laikam, nebija tik traka to jauno paudzi, vai ne? Un Grēviņš nolēma izbaudīt visu, ko pasaule piedāvā. Un tikai mūža novakarē veltīt laiku Dievam. Viņš tā nolēma tā. Viņu neapmierināja tā sistēma baznīcā, kas tur bija. Es baudīšu visu, ko dod pasaule, un tikai pēc tam kalpošu Dievam. 20 gadu vecumā viņš dodas uz Ameriku pāri dīķiem, ASV, un uz jūras viņš piedzīvoja vētru. Tā kā lielais tvaikonis ar 2500 cilvēkiem uz klāja tikko nenogrima, un nāves bailēs Grēviņš karsti pielūdz Dievu un solās kalpot vienīgi viņam, ja viņš izglābs viņu. Un Dievs izglāba viņu, un viņš sāka mēģināt kaut ko kalpot. Taču pēc laika viņš atkal sāka baudīt pasauli. Nebija nekāds perfektais tas Grēviņš mums ar Džeks. Galīgi nebija. Galīgi izlēdies. Par viņa apsēstību kļuva kinoteātros viņš pavadīja visu savu brīvo laiku. Malacis, ko? Tagad nav jāiet uz kintīti nemaz. Slēdz teļu iekšā un lūri no līdz vakaram. Čipšu paku rokās un kafiju, kolu. Tagad kola, kafija vairs nav modē. Un šeit tad viņš iesaistījās ceļojoša cirka orķestrī. Šeit viņš dabūja izbaudīt grēku visā tā daudzveidībā. Malacis, ko? Cirka mākslinieki ārēji smalki un cienīgi patiesībā izrādījās izvirtuši un garīgi tukši ļautiņi. Iekšējs nemieris pielipa arī Džemam. Viņš uzdeva savu jautājumu, kur es nonākšu, ja nomiršu tagad? Un tad viņš saslims 1914. gada augustā, saslims ar plaušu karsoni. Atkal, halleluja, Dievs dziedina, un Dievs viņu dziedina.
Un Dievs dziedina viņu. Un kopš tā brīža Grēviņš aizdegās. Viņš saņem svētā gara kristības, runāšanu mēlēs, viņš aizdegās un sāk kalpot Dievam. Viņš aprast norvēģu meiteni, arī kristieti. Un viņi ir draudzē, viņi kalpo, viņi ir dedzīgi, un tad Dievs aicina viņus braukt misijā. Viņi taisās uz Ķīnu. Viņa mācījās, es lasīšu, nolasīšu īsi. Atgriezies savā pastāvīgajā dzīvesvietā Čikāgā, Grēviņš liecināja par Jēzu visur, kur vien radās izdevība. Gan sapulcēs, personīgās sarunās. Daudz viņam ieteica doties uz kādu bībeles skolu, taču saņēma atbildi, ka vēl nav pienācis īstais laiks. Gāja gadi. Grēviņš apprecēja ticīgu norvēģu meiteni, Rāheli, un abi iestājās Vasarasvētku Dieva asamblējas bībeles skolā. Tā ir liela apvienība. To paveikuši Grēviņu pāris vēlējās kļūt par misionāriem un doties uz Ķīnu. Taču Dievs bija sagatavojis citu ceļu. Kādu dienu pēc tam, kad Džema dzīves biedra bija iekļuvusi auto avārijā. Obligāti vajag kaut kādu avāriju iekļūt, kaut ko vajag, lai tā bišķi iedod pendeli. Ķīna, nu. Tā. Un Dievs uzrunāja Džemu. Brauc uz Latviju. Satais skaļu slautam kungam. Un 1926. gadā, 4. jūnijā, viņi ar visu ģimeni apbrauc uz Latviju. Atmetās pie radiniekiem Dobelē. Nācās pierast pie trūcīgajiem dzīves apstākļiem. Džemam bija jāatjauno savu valodu, latviešu aizmirstā. Un tad viņš sākās sludināt apkārtnē savā Dobelē. Pēc tam es izlēžu veselu rindu. 29. gada rudenī Grēviņš pārcēlās uz Jelgavu. Pirms pāris gadiem sāktais darbs bija kļuvis plašs un daudzveidīgs. Dažādās Latvijas malās tika dibināts arvien jaunas nodaļas, jeb draudzes, Liepājā, Lielplatonē, Kazdangā, Dobelē, Purmsātē, Klosterē, Talsos, Aucē, Jelgavā, Tukumā, Užavā. Sapulces noturēja arī citās vietās, visur, kur vien brāļi tika aicināti. Tas izraisīja neapmierinātību tradicionālo konfesiju vadītājos. Un kas šajā jautājuma risināšanā iesaistīja politiķus. Aizkulišu intrigu un varas iestāžu spiediena rezultātā Džems Grēviņš 31. augustā bija spiests Latviju atstāt. Kopā ar ģimeni viņš atgriezās Amerikā, kur kļuva par mācītāju Ņujorkas štata Long Beach draudzē. Savas īsās kalpošanas laikā Grēviņš deva milzīgu ieguldījumu Vasarasvētku kustības attīstībā un nostiprināšanā. Viņa kalpošanu Dievs pavadīja ar zīmēm un brīnumiem un tā tālāk un tā joprojām. Es tur neturpināšu. Nav labi? Viens Grēviņš, viens cilvēks, kurš paklaus Dieva balsī, Dieva gribai un dara, ko Dievs grib un sludina Latvijā. Ir izmainīts dzīves. Un lūk, es sastopos saldu šodien ar mazu grupu cilvēku, kas ir Grēviņa darbs. Tu saproti, ko es runāju? Grēviņa darbs. Tur neviens nepīpē un nedara, viss notiek un tālāk. Un mācība tāda paša, kā bija toreiz. Iedomājies, es nezināju par tādiem. Plus visa Vasarasvētku apvienība. Visa. Krievu Vasarasvētku apvienība nav no turienes. Tā ir cita opera. Bet latvieši ir no turienes tieši. Visiem padomu laikiem cauri izgājuši. Un pateicoties tam visam, arī mēs šodien šeit sludinām patiesu evaņģēliju. Dievs ir labs. Viss, ko tu dari šodien, katrs vārds, katra darbība atraisa enerģiju ilgtermiņā. Ja šobrīd tu neredzi rezultātu, rezultāts ir ceļā. Tāpēc es aicinu šodien. Es aicinu, lai tu saproti, ka laiks ir īss. Zini, ko dara cilvēki, kad saslimst? Bieži vien. Viņi cenšas, viņi uzzina, ka viņiem ir nāvējoša slimība. Zini, ko viņi dara? 2 varianti. Viņš cenšas izdarīt visu to, ko viņš grib paspēt. Visu, kas jāizdara vēl ir. Jeb arī pilnīgi nolaiž rokas un vienkārši.
Citi grib visu paspēt. Draugs, tavs dzīves ilgums nav mūžīgs. Un tas laiks, kad tu būsi jāiet pie Tēva debesīs, pienāks ātri. Un tāpēc es aicinu šodien izvērtēt savas prioritātes. Kur tu ieguldi savu enerģiju? Savas domas, savas darbības. Mīnusā vai plusā? Izvērtē šodien. Pusotra. Tikai. Tas Grēviņš vainīgs bija. Nevajadzēja par viņu stāstīt. Labi. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, kungs. Tu dzirdi manas lūgšanas. Es zinu, ka neviena mana lūgšana nav tāda, kur tu nedzirdi, kas neaiziet līdz Tevīm. Es zinu, ka viss krājās, viss ierakstās, viss pierakstās. Es zinu, ka šajā brīdī arī atraisa enerģiju. Tavu enerģiju, Dievs, tavu spēku. Es atraisu tavu spēku šajā vietā. Ar to, ko es sludinu, ar to, ko es lūdzu, ar to, ko es daru. O, Jēzu. Svētais gars. Palīdz mums katram saprast. Katras darbības, katra vārda nozīmi, svarīgumu. Ka mēs virzam savu spēku, savas darbības, savu enerģiju. Ka mēs virzam pareizā gultnē. Ka mēs virzam plusā. Un palīdz katram, kurš šodien neredz augļus. Ka viņš rīkojas pēc tavu prāta, darīs tavu gribu un neredz augļus. Dievs, es lūdzu, palīdz saprast, būt pacietīgiem. Ieraudzīt, saņemt visu to, ko tu esi apsolījis. Un es pateicos tu par mūžīgo dzīvību. Ka jebkurā gadījumā, lai kāda apstākļi mums ir šodien, lai kas notiks šodien, mēs ejam pa pareizo ceļu, mums ir mūžīgā dzīvība. Paldies Tev, Tēvs, slava Tev. Pieskaries katram, Dievs, šodien. Jēzus vārdā. Amen.